Tāls skan viena burvīga svētku, kuru mums priekšā tieši pašā gada izskaņā. Miksts sniedziņš, eglīte, omulīga būšana kopā ar ģimeni un, protams, bagātīgais Ziemassvētku galds. Un arī šajā raidījumā stāstīsim par oriģinālām un gardām Ziemassvētku receptēm, ar kurām palutināt gan mīļos un tuvos cilvēkus, gan pašiem sevi. Un par tām pastāstīsim viesojoties pie jaunās pavāres un bloga Našķoties autoras Zanes Ozoliņas. Zanes recepte sabur ne tikai ar fantastiskām garšām, bet arī ar skaistu vizuālo noformējumu. Parūpēsimies gan par svētku gardumiem, gan tirzniecības centra Valleta veikalos ļausimies dāvanu meklēšanas priekam. Pa kādam Ziemassvētku pārsteigumam tiks arī četrkājienajiem draugiem. Un visbeidzot, mūs sagaida arī stilistes Gitas veidotie 3 tēli Ziemassvētku noskaņās. Ēdiens un ēdienu gatavošana ir neatņemama sastāvdaļa no ikdienas, un tomēr ir cilvēki, kuriem gatavot gan patīk, gan izdodas vairāk nekā citiem. Un, manuprāt, viens no šādiem cilvēkiem ir arī Zane, mūsu šī raidījuma viešņa. Kā ar tevi? Vai ēst gatavošanas prasmes te jau ir tā kā iekšā kaulos, vai tomēr mīlestība pret gatavošanu nāca pamazām? Ēst gatavošana nav nekad bijis kaut kas ļoti īpašs priekš manis. Tas ir process, kurā tu mazliet pieliec savu mazliet talantu, mazliet izdomu un radi kaut kādu foršu rezultātu. Tas patīk un arī sanāk. Tas ir tā kā ēdienu mīlestība, kā vēl viena papildus garšviela iekšā tajā receptē. Mazliet. Par ēdienu gatavošanu un ēdienu gatavošanas piedzīvojumiem tu arī raksti. Tev ir blogs Našķoties, starp citu ļoti, ļoti garšīgs nosaukums. Kas tev iedvesmoja par ēdienu gatavošanu arī uzrakstīt? Ir tie daži draugi, kas tevi mēdz bakstīt par to, ka viņi gribētu zināt, kā to kaut ko pagatavot, ko viņi rāduši pirms tam. Noteikti tie draugi un to draugu draugi, kuri saka, ka viņi arī labprāt gribētu kaut ko pagatavot, tad es sāku to lēnām pierakstīt un tad sanāca arī to publicēt. Tas tā, lai nebūtu visu laiku visiem jāstāsta, katram individuāli tu uzrakstīji blogā, vienkārši recepti, lai visi paskatīties. Rekur šeit ir un rekur tur var paskatīties. Arī šodien mēs gatavosim dažādus našķīšus, kurus var gan likt uz svētku galdu, gan arī dāvināt citiem. Bet kam vēl bez ēdiena ir jābūt svētkos, lai teiktu, ka tie ir izdevušies? Manuprāt, būtu dīvaini sēdēt pie svētku galda vienam. Tāpēc, man liekas, ļoti forši, ja tu neesi viens un tev ir daudz draugu un radu, un jūs sežat kopā ap to galdu un ēdat kopā. Jā, kopā nobaudat ēdienu. Tad ir tā odziņa, un tad ir tas punkts uz i, un viss ir kārtībā, manuprāt. Un kā ar svētku tērpu? Vai tas arī dod kaut kādu papildus noskaņu? Noteikti. Bet es domāju, ka svētku var būt arī, protams, priekšautiņā, bet foršāk ir noteikti uzcirsties ar kādu svētku tērpu. Es domāju, tas būtu ļoti īpašs svētku tērps, ja tas būtu tikai priekšautiņš. Tikai priekšautiņš. Bet es domāju, ar tērpiem mēs vēl tiksim galā. Es domāju, ka būs arī gardie kārumi, ko gatavos Zane, bet vēl pirms tam mēs dosimies tirsniecības centra Valleta veikalos, lai meklētu īpašas un ļoti mīļas dāvanas, ko dot saviem tuviem cilvēkiem. Tādēļ dosimies. Skaista un sakopta vide iepriecina gan svētkos, gan ikdienā un palīdz arī tapt gardiem ēdieniem. Mājīgi dekori pavisam noteikti iederas Ziemassvētkos, bet kādēļ gan tos neizmantot arī citās dienās? Zane, kā ir ar tevi, tad, kad tu gatavo, cik liela nozīme ir apkārtējai videi, piemēram, iekārtojumam un tādiem visādiem maziem omulīgiem nieciņiem? Jā, manuprāt, ir jauki iekārtot sev apkārt esošās telpas, tā kā tev tur patīk atrasties, un šis, manuprāt, ir ļoti jauks veids, kā sev atgādināt ikdienā dažādas tādas... To, ka ēst deserti ir forši. Desertu pirmo un vispār ēst deserti ir forši. Vai arī aiztaisīt kādu, iespējams, caurumu sienā arī? Jā, pulksteņa vietā ielikt šokolādi un kaut ko pierakstīt pašam apakšā. Ļoti noderīgs. Tur var gan receptes, gan visu pārējo sarakstīt. Dienas plānu. Un tam, kuram ir vairāk laika dienā lasīt, tas var uzlikt garāku, tam, kuram mazāk, tam pietiks ar šokolādi. Iespējams, visskaistākās dāvanas ir tās, kuras pasniegtas, lai iedvesmotu. Varbūt kādam tuvajam cilvēkam jāspēr tieši pats pēdējais solis, lai ķertos pie jauna hobija vai uzdrīkstētos uzsākt jauno nodarbošanos. Arī Zane reiz bijusi šāds labais rūķītis, kas dāvanu uzbūris kā veselu piedzīvojumu. Man liekas forši, ja kāds mani iedvesmo, tā kā man iedvesmoja kāds rakstīt, gatavot un gatavot vairāk un rakstīt vairāk, tad mana no
pēdējā laika foršākajām dāvanām likās manai mammai, kas bija māmiņa dienā, un viņas mazais slepenais sapnītis, un tas talants ir zīmēt. Bet man liekas, ka viņa tā kā ir vairāk mazliet jāpabīdos to. Tad pēdējā dāvana viņai bija molberts. Es izmeklēju to īsto molbertu, kas man likās, ka būs tas viņas, un uzliku uz riteņa, izvedu cauri visai Rīgai. Un iedāvāju. Mamma par to vispār neko nezināja. Viņai nebija nojausmas, ka kaut kas tāds sekos. Jā, un tagad es pēdējā laikā viņu apgādāju arī ar visiem pārējiem atribūtiku, lai būtu tas iemesls un tā iedvesma to darīt turpmāk. Vai ir jau pirmās gleznas tapušas, vai ir jau kaut kas tā kā uzgleznots, uzzīmēts? Jā, ir tā kā tas vēlamies efekts ir panākts, tad jā, ir kaut kas tapis. Ziemassvētki nav iedomājami bez mūzikas, un arī Zanes ģimenē ir īpaši ieraksti, kuri svētku sajūtu rada nekavējoties. Turklāt glīti noformēts kompaktdisks būs ne tikai baudījums ausīm, bet arī lieliska dāvana. Jums ģimenē dzieda dziesmas vai klausaties dziesmas vairāk? Mēs dziedam un klausamies. Tā kā abas divas reizē? Jā, negluži. Bet, manuprāt, ir ļoti jauki dāvināt mūziku. Mūziku Spotify playlist ir grūti uzdāvināt. Tāpēc, man liekas, ir forši uzdāvināt diskus. Jo tomēr arī dizains ir skaists. Dizains ir skaists. Divi vienā mūzika. Jā, un mēs atlasījām tos dažus, kas ir tie īpašākie. Arī manā ģimenē tas mazu brīdi pirms, kas ir Jāņa Lusāna mūzika. Tas ir pēdējo gadu mūsu Ziemassvētku īstākā mūzika un īstākā playlista, ko mēs vienmēr klausamies. Vai tu zini arī dziesmu vārdus, ja esi iemācījusies? Jā, pa kādiem gadiem 5 ir ļoti grūti neatcerēties. Viegli skatos? Jā, arī, viegli. Kolekcija. Tas ir tikai viens no viņu izdotiem diskiem, bet tur ir mierīga, jauka mūzika, kur var kustināties lēnām līdzi. Pērkons vienkārši ļoti tuvs manas ģimenes repertuāram. Jā. Un šeit nomierinošam vakaram? Ļoti mierīgas latviešu šūpuļdziesmas. Bez tām, man liekas, neviens bērns nav izaudzis vēl. Un varbūt citreiz, ja ir grūti dziedāt pašam, tad ir forši uzlikt viņas fonā un klausīties. Un Uldis Stabulnieks, es mīlu dzīvi skaisto. Jo kurš gan nemīl skaistu dzīvi? Tieši tā. Ja parūpējamies par visiem, tad parūpēsimies arī par mūsu 4-kājainiem draugiem. Zanes ģimenē tādi ir 3 - lādzīgais, lācim līdzīgais suns Ārčijs, nešpatnā kaķena Minna un Džeka Rasela terieris Susurs, kurš šodien ir ieradies līdzi un nekautrēsies parādīt, kas viņam vislabāk iet pie sirds. Ziemassvētki ir laiks, lai apdāvinātu visus, un nevar aizmirst arī par cilvēku labāko draugu - Susuru. Jā, tieši tā, nevar aizmirst par vismazākajiem un arī lielākajiem. Tāpēc mēs vienmēr apdāvinam arī tos spalvainākos mūsu ģimenes locekļus, un tie ir dzīvnieki. Jums ir arī īpaši iepaklējums dāvaniņām, vai tas vienkārši ir tāds tā kā pat nav vērts saiņot, jo tāpat viss tiks atpāsts? Nē, tas obligāti ir jāiesaiņo. Dāvanas vairs nevar Jā, jo tas ir process arī viņus attaisīt. Man liekas, mēs šobrīd ļoti labi varam redzēt, ka Susurs ar Ziemassvētkus un Ziemassvētku dāvanas nevar sagaidīt. Un man liekas, mums arī ir laiks doties ciemos pie tevis, Zane. Turpināsim ar našķiem cilvēkiem, nevis 4-kājainiem draugiem vairs. Dosimies ciemos pie Zanes, un es domāju, tur mūs noteikti gaida kāds ļoti gards Ziemassvētku saldums. Gita Šildere, vizāžiste un stiliste, ar panākumiem piedalījusies starptautiska līmeņa skaistumkopšanas konkursos. Savas zināšanas un prasmes ieguldījusi tādos žurnālos kā Santa, Klubs un Shape, darbojusies arī dažādos televīzijas šovos. Gita veic skapju revīzijas, konsultē par apģērbu un krāsām, kā arī vada seminārus par cilvēka vizuālo tēlu. Zane ir liela dzīvnieku mīle. Es zinu, ka arī noteikti viņai patīk garas pastaigas kopā ar savu suni. Tāpēc gribu piedāvāt viņai arī šādu lietu kā siltā termo apakšveļa sievietēm. Tas varbūt ir tāds stereotips, ka tikai vīrieši staigā siltajā apakšveļā. Tā noteikti nav. Sievietēm arī paredzēts, teiksim, aktivitātēm skriešanai kopā ar suni. Ir arī lielākiem mīnusiem un lielākam augstumam ziemā. Tā kā šīs te iespējas ir dažādas, un noteikti arī piedāvājuši Zanei kā
tādai ziemas mīlei kādu no šīm apakšaļām. Tuvojas svētku laiks, un tas ir laiks, kad noteikti dāmas var rotāties ar rotām pastiprināti. Ļoti bieži sievietēm nepatīk bižutērija, kas ir zelta krāsā vai sudraba krāsā vai raiba. Noteikti alternatīva ir ņemt melnas rotas, kas principā der pie visa. Tiešām alternatīva dažādām krāsām. Dāmām, varbūt, kas grib košāku, spilgtināt tēlu, vēsākam tonītim, ādas tonim derēs šie pelēcīgie toņi. Dāma, kas ir ar siltu ādas toni, lieliski izskatīsiet kaut kas zeltainā tonītī. Noteikti piedāvāšu arī kādu skaistu rotu zanei. Kādas svētku rotas Gita būs atradusi zanei, redzēsim nedaudz vēlāk. Tagad laiks ģērbties patiešām silti un paturēt prātā, ka galvenais, lai kājas būtu siltas. Mērosim ceļu pie zanes un tur turpināsim ar ziemas svētīgiem našķiem un meklēsim svētku noskaņu. Zanes darbistaba ir virtuve, kas vienlaikus ir mājas omulīgākā un garšīgākā vieta. Kā likums, mājas pavērts ap sevi pulcē arī visvairāk cilvēku. Man liekas, tas jau ir vēsturiski, tas ir mājas centrs, tas ir siltums un ēdiens, kas ir pamatvajadzība daudzreiz. Tāpēc mums ir tik liels galds. Tāpēc ir tik liels galds, ka vienmēr gatavojot, tu zini, ka te vienmēr kāds apgrozīsies un tā ir daudz interesantāk kaut ko uztaisīt un parunāties. Tāpēc mājās vajag lielus galdus, jo virtuvēs vienmēr notiks tā kā viena no labākajām pasākumu daļām. Es esmu par kūkām un saulainām dienām, tā vēsta Zanes blogs našķoties. Zane gan atklāja, viņa ir kārtīgs latvietis un pīrāgu ēdājs, un kūks nemaz nav tā visbiežāk pagatavotā recepte. Šoreiz gan mēs turpināsim ar saldiem našķiem. Uz Ziemassvētku galda var likt gan šokolādes keksiņus bez eglītes, un lieliski iederēsies arī šokolādes braunīs ar ziemeļbrieža Rudolfa sarkano degunu. Tomēr īpaši saltai svētku kulminācijai uz kārā zoba derēs arī šokolādīgais rīsu kraukšķis, un kamēr to gatavojam, tikmēr arī relaksējamies. Katram ir sava meditācija, tā man ir ēst gatavošana. Tu it kā atbrīvojies, bet tad, kad tu esi veselu dienu cepis braunījus un kūciņus un pīrādziņus un pīrāgus un vēl kaut ko, tad patiesībā dienas beigā tu esi diezgan piekusis, teikšu, kā ir. bet jā, tas ir labs relaksācijas veids. Un kā tu vari nerelaksēties, ja tev ir 10 minūtes jākausē Mars un jāskatās, kā viņš kūst. Lai gan ar pagatavotajiem kārumiem Zane savus mīļos lutina viscaur gadam, Ziemassvētki vēl aizvien ir mīļāko svētku topa augšgalā. Tie ir svētki, kuriem jāgatavojas īpaši. Es klausos mūziku, kas ir varbūt kaut kas mierīgāks, kaut kas tāds jaukāks un varbūt mazliet melanholisks un tāds saucerīgi skaists, jo tas ir tāds miera laiks un tad es kaut ko gatavoju. Protams, es kaut ko gatavoju. Un tas top 1 dzēriens ir karstā šokolāde. Tas ir tā, ka tu esi nosalis, tev ir sarkans deguns. Kad tu atnāc mājās, tu sūti savu pienu, tu taisi šokolādi, cēdi. Ir ziema, ir Ziemassvētki, ir kaut kāds tas laiks tojās. Latvietis ciena tradīcijas, un tas jo sevišķi jūtams svētku laikā. Ja Mārtiņdienās reti vairs kurš gatavos zost cepeti, tad Ziemassvētkos gan pieturēsimies pie jau ierastām svētku vērtībām, un uz kāda galda stūra noteikti būs bļodiņa pelēko zirņu. Vienmēr būs kaut kas no tā. Tu vari paimprovizēt tālāk, vai mēs taisam, piemēram, arī šo dzērienu, kas ir tā kā muskatriekstu, super ārzemju aizguvums, absolūti nelatvisks vai kaut kādas kūkas, nezinu, braunījus, fondantus, vēl kaut ko. Bet vienmēr būs tas būs tie pīrāgi, of course. Būs pīrāgi, būs tas, varbūt no Rosola mēs esam pēdējāk atmetuši. Varbūt tas ir uz labu. Pēdējos gados mēs patiesībā ārkārtīgi improvizējam ar to, ka
Mēs taisam, piemēram, ļoti foršus Cēzara salātus uz Ziemassvētku galda. Tā. Vai aizpagājušajā gadā mums bija suši, jo, protams, ir tā starīt. Ir maza bļodiņa zirņu, jo mēs visi zinām, ka tie zirņi obligāti ir jāizēd. Un kādam tas būs jāizdara, tāpēc labāk uzvārīt mazāk, lai kāds tur nemokās. Zanes ģimenē Ziemassvētki ir kopā būšanas laiks, kad par dāvanām, Pirmsvētku rituālu ar eglītes meklēšanu un rotēšanu tiek padomāts īpaši. Bet, ja arī kādu Ziemassvētku sajūtu tomēr nav sasniegusi, tas nekas. Kā saka Zane, Ziemassvētku grinčus vajag ņemt savā lokā, apdāvināt, apdejot, un tad jau līdzīgi kā rūķis arī pati svētku sajūta atnāks. Tikmēr jau laikus varam gatavot savus mīļākos dzejoļus skaitīšanai pie eglītes. Jā, man ir savs mīļākais Ziemassvētku dzejolis, un to man ģimene zina. Un tas ir Ojārs Vācietis dzejolis fotogrāfs, kādi pantiņi 6. Šogad vēl neesmu atkārtojusi, bet zinu, ka katru gadu tas ir mazliet jāatjaunina. Bet patiesībā tas dzejolis ir diezgan skumjš un par kara ainām un asiņainiem skatiem. Bet tā kā es zinu, ka tas ir mans mīļākais dzejolis un tas ir ejošākais, tad man ģimene zina, ka vienmēr ir jāapstājās, jāapklust, Zana aiziet pie eglītes. Ojārs Vācietis, būs, fotogrāfs. Pāri Rīgai deg kāvi, Pētera tornis gāžas, bet tur viens jefiņš stāv un ar aparātiņu māžojas. Tagad es klusā cienībā noliecu galvu rāmi. Viņu uz zemes ir vienīgie, kas aptur neapturamo. Lai skaisti un sirdsilti svētki, lai kādi arī tie būtu, vai ar pavisam oriģinālu Ziemassvētku dzejoli, vai jau ierasto Ziemassvētku dziesmu, vai vienatnē, divatā, vai kopā ar ģimeni, ar Ziemassvētku pīrāgiem vai palākiem zirņiem, vai olu dzērienu un šokolādes gardumiem. Galvenais, lai sirdī miers. No omulīgās virtuves smaržas esam atpakaļ Tirdzniecības centra Valeta telpās, un lai gan parasti visi ģērbjas svētku tērpos un tad sēžas pie svētku galda, šoreiz darīsim otrādi, našķošanās jau bijusi, un tagad laiks 3 tēliem. Zana, šīs dienas pirmais apģērba komplekts. Paredzēts gadījumiem, ka tu dodies ciemos pie kāda vai tu vari uzņemt viesus pie sevis mājās. Trikotāža kokilna, maksimāli ērti gan svārki, gan topiņš, flisēti svārki noteikti šīs sezonas tendence. Noteikti nēsājam ar paaugstinātiem džemperīšiem līdzīgi kā tev, lai neveidotu lieku apjomu sānu malās. Man ļoti patīk šī te rozā krāsa, kas paspilgtina tavu acu krāsu, un arī zilā rota piedod varbūt šim te salīdzinoši vienkāršajam pēc faktūras tērpam tādu nedaudz svētku sajūtu. Protams, pēc vēlēšanās viņu arī var noņemt, bet tā arī ir atsauc tavu acu krāsu. Un, protams, matu sakārtojums, kas atstāja varbūt tādu nevīžīgāku iespēju, it kā tu nebūtu stāvējis 2 stundas pie spoguļa, pucējusies un gaidījusi viesus. Kā tev pašai šķiet? Kā tu jūties? Man patīk, man ļoti patīk. Man svārkiem es noteikti iegriezīšos veikalā pat viņiem pakaļ. Varbūt mājas pasākums izvēlēšos mazliet zemākus tos papēžus. Papaviem ir runa, jā? Bet ir ļoti forši. Man ļoti patīk tas salikums, kā tā rozā krāsa droši vien arī nav tas mans go-to. Nav izvilks krāsa, jā? Ko es vilkšu mugurā, bet viņi ir tāda ļoti iederīga. Nu, forši, man prieks. Zana, šīs dienas otrais apģērba komplekts. Nu, kā droši vien visiem jau ir redzams, komplekts paredzēts ir tavām pastaigām, droši vien ārā ar suni. Zinu, ka tu mīli melnu krāsu, tamdēļ speciāli šis komplekts veidots. Pamatā ir šī melnā apos un biksēs, bet šī augšdaļa ir tāda svaiga, gaiša, jo, kā zināms, nevienmēr mums arī laika apstākļi ir tādi saulēni un gaiši, lai būtu varbūt priecīgāka sajūta, ir šie maigi rozā, bēšīgie toņi. Gribu pievērst uzmanību apaviem. Viņi nēsājami 2 veidos, ar atloku un bez, skatoties atkal pēc stāvē ir siltāk vai ir augstāk. Mugursoma, lai būtu ūdens pudeli, kur ielikt vai arī termosu. Stāsti, kā tev pašai patīk.
Man liekas, ka šis ir tas īstais darbs, ar kuru es tiešām ietu pastaigāties. Patiesībā tas ir ļoti tuvu tam, kā mēs tiešām ejam garākās pastaigās, un ir ļoti ērti un forši. Zani, mūsu šīs dienas pēdējais 3. apģērba komplekts paredzēts svinīgiem pasākumiem, svinīgām iziešanām. Tu esi blogere, tas nozīmē to, ka tu noteikti vari sekot modas tendencēm, un šajā komplektā noteikti ir aktuālie trendi. Patiesībā šis ir kombinezons, izskatās pēc biksēm, šis ir kombinezons, esmu to papildinājusi ar violeti sārto topu, kurā iestrādāts ir spīdumiņš, šis te diedziņš, kas arī ir sezonas hīts, spīdums, līdz ar to ļoti aktuāli. Esmu uzsvēruši šo komplektu ar aksesuāriem, lieli uzkrītoši auskari, kā arī matu rota, manuprāt, piedod tādu raksturu un šarmu. Šis te kombinezons lieliski der tavai figūrai, pagarina, viss ir tieši tā, kā tam jābūt. Man ļoti patīk, kā tev. Man arī ļoti patīk, es varu priecāties kopā ar tevi, jo tas kombinezons ir mans tas atklājums, ka jā, tas ir forši, tas ir tavs, interesanti. Jā? Jā, nu man prieks. Paldies tev par šodien. Skaisti, man liekas, mēs jau esam gatavi Ziemassvētku svinēšanām. Zana, kā tev pašai, kurš no visiem 3 tēliem tev vislabāk patika? Man liekas, ka šis pēdējais ir tas mans īstais, un kas man liekas visforšākais no visiem. Ziemassvētku krāsas arī. Visi 3 bija, protams, ārkārtīgi jauki, bet pēdējais, man liekas, viss odziņa. Nu, skaisti par 3 tērpiem esam parūpējušies, savukārt par matu skaistumu un veselību parūpēsies Well Professionals. Paldies tev par piedalīšanos. Paldies. Jau šajā nedēļā iedegsim 1. adventas svecīti, tādēļ vēlu, lai skaists šis svētku gaidīšanas laiks. Samīļosim pašus mīļos un tuvākos cilvēkus un, protams, atcerēsimies arī par 4-kājainajiem draugiem. Savukārt jaunajā raidījumā tiksimies pašā gada izskaņā, kad jau ieskandināsim jauno gadu. Visu labu! Raidījumu atbalsta Well Professionals.